Tagad tāds ceļojums bišķiņ pa Nīlu uz kaut kādu banānu audzētavu. Cienestiņš, maziņš. Un Nīla. Eja, Baixa! حاضر ماشي انا كتبت ورقه مش عندنا تاني لا لا رشة مية فتحني ما فتحني راكب دماغي كويس بس انا فايز اسرع من صارخ مسرح الواحد يرماها سبع دفاعي ناس العيال ودماغي تعبان. Самое высокое дерево, друзья, имеет самые большие листочки. Если цвет, друзья, зеленый, значит зеленый манго. Красный манго. Желтый манго. А почему сахарный тростник? Тут основное растение. Знаете, надо жара. И тут очень жарко летом. Температура на солнце летом 50 градусов или больше. Поэтому сахарный тростник тут основное растение. Из этого растения мы делаем сахар, мы делаем черный мед. И верхняя часть, знаете, для животных. Животных кормят, значит. Понятно? Бананы, друзья, сорт, который... Šī ir banānu virs. Tiek audzēti šeit banāni. Un tā, šitādi te. Milzīgs tās banānu lapas ir šitādas. Milzīgs. Yalla ya hajja. Nu, un te krokodilīts būrīties, pundēts, nabadziņš. Bet viņam tur ir ūdentiņš. Cilvēki iet un skatās, bet viens vīrs rāda tādu mazu krokodilīti. Visi rāda mazu krokodilīti. Meiteni tur rokās. Mīļumiņš. Strausiņu kaut ko knābā. Dzīvnieciņu. Nu, tad tiek audzēts viskāpās. Iekciņš mazais ēžaliņš. Koņas sopītis viņam, lai viņš netiek neko. Sulas viņiem ir vienkārši fantastisks. Maksā 1 eiro te uz vietas. Šī ir mana suliņa. Niedrīte ar apelsīnu. Mūsu ceļojums pa Nīlu iet uz noslēgumu. Braucam no Banānu salas mājās uz autobusu. Tad 5 stundas ceļš būs atkal uz Hurgadu atpakaļ.